Mans vārds ir Anna Marija Puķe. Mani sauc Mārīta Supe. Un es esmu Lauris Limbergs. Mēs esam laikmatīgās deju studenti no Latvijas Kultūras akadēmija. Pirmā doma man bija, es vēlos audumu, lielu pa visu skatuvi. Vēlos nevis, lai tas ir pirkts audums no tā kā vienā krāsā, bet gan tas ir audums no drēbēm. Man ienāca prātā doma par apģērbu, par cilvēkiem, par atmiņām, par to, kā viss ir saistīts, par to, ka man, piemēram, šis krakls, nav vienkārši krakls. Tur ir, kaut kāds labs notikums ir noticis un vēl vis kaut kas. Un tad ar tādu domu es vēlējos taisīt arī šo audumu, ka katrs tas drēbju gabaliņš ir daļa no kāda, vai no man tuva cilvēka, vai pilnībā nepazīstama cilvēka. Un tā, vispār es socializējos arī, jo man vajadzēja tos visus milzīgos maisus dabūt uz mājām un no visam nepazīstamiem cilvēkiem. Lielāko daļu tā kā es meklēju speciāli meklēju internetā, kurš no atdod. Jo izrādās, ka no maniem mīļajiem pazīstamajiem tās drēbes, ko gribās tiešām atdot, kur nav žēl, nav nemaz tik daudz. Man arī sasaucās ar tie apģērba gabali, kas ir kaut kam izgājuši cauri, un tur kaut kādas atmiņas ir bijušas. Un tam visam iedot kaut kādu jaunu stāstu un kaut kādu jaunu formu tam visam, pilnībā kaut ko citādāk. Un tas arī uz cilvēkiem palēm attiecās. Man arī uzreiz tajā saistītā tēma par atmiņām, jo man arī ir tā, ka man tās drēbes, tie apģērba gabali sasaucas daudz vairāk, ne tikai kā fiziska tā drēbe, tas audums, bet kā uzreiz ar atmiņām, tāpēc arī izbaudīju. Un arī ļāva kā dejotājiem paskatīties citādāk uz to horeogrāfiju un uz to pašu darbu, ka tu zini, par ko runā. Oriģināli man bija Anna un man bija puisis Artūrs Nīgls, bet viņam bija cits notikums šodien, līdz ar to viņu aizvietoja ļoti fans dejotājs Lauris Limbergs. Viņš ļoti ātri iemācījās un man šķiet, ka šī aizvietošana nekādīgi netraucēja darbam, līdz ar to jauna vide, jauns sastāvs un, man liekas, viss ļoti labi sasaucās kopā. Var just kukaiņus un zāli, bet pie tā ļoti ātri pierod, pielāgojas un saprot, ka tas to izdari. Viss. Es šo darbu neesmu izpildījis uz deju grīdas, bet man šķiet tā kā dabīgā, ka ir zāle apakšā, man ļoti izbaudīju šo procesu. Tāda interesanta sajūta, nevar vajag definēt. Jā, vienīgais, ko mēs mēģinot zālē, un šeit atšķirība bija tāda, ka tas audums palika smagāks, jo ir zāle mitra, un bija lielāks svars, bet viņa savādāk nekā bija mēģināts. Jā, bet patīkam jūs to saikni arī ar dabu. Jā, man šķiet, tas darbs uzreiz šeit zālē iegūda nedaudz citādāku garšu, jo, ja mēs runājam par to pašu audumu pārstrādi, tad daba un zāle, tas viss sasaucās kopā. Mēs neieliekam kaut ko iekšā kastē, nerādam citiem cilvēkiem, bet viss atrodas tur, kur tam ir jābūt. Mani laikam iedvesmo laikmatīgās dejas dažādība, ka viņa tiešām ir tik daudzpusīga un, par laikmatīgo deju var nosaukt ļoti daudz lietas. Tu nosauc to par deju, un tā ir deja. Un arī, tā daudzšķautņainība. Es teiktu tas. Jā, kāpēc tieši laikmatīgā deja no visām dejām pasaulē? Pirmkārt, laikam, tas manam ķermenim vienkārši ļoti organiski. Organiskāk nekā klasika. Tur vairāk var izpausties gan savās domās, gan ķermenī. Un nav tā, ka tev cilvēki par kaut ko vērtēs. Ka tev nav ko standarti labi vai slikti. Protams, viņi vienmēr eksistē, bet tas nav tik strikti, ka
hei, plijai jābūt šādi, ja, tā kā muguri taisna un galva ne pa labi, ne pa kreisi. Tie ir vairāk brīvības, tie ir vairāk, kuru tiešām es gan kā dejoties, gan kā horeogrāfs varu izpausties. Man liekas, būs līdzīgi. Man arī tā kā leņķa gadē ļoti uzrunā tā atvērtība kustībā, ka tur nav, protams, tur ir kaut kāda sava tehnika un kaut kāds savs balss, bet tālāk, ko tur to dara, tas tā kā palēnām tās opcijas ir miljoniem daudz bezgalīgi. Un jā, un tas arī kaut kā uzreiz piedod kaut kādu citu nozīmi kustībai, ka nav tur tā kā es uzmetu augstu kāju un tad notiek tādas kustības, kas ir tā kā iestudētas. Šeit tā kā katrai kustībai ir jau kaut kāda dziļāka nozīme, kas tā kā kur ir ļoti interesanti no skatītājiem vērot, kāds to pamana, kāds kaut ko nepamana, kāds ko citādāk to visu nolas. Līdz ar to ir ļoti interesanti dzirdēt, kas ir horeogrāfi, piemēram, tā doma un tā kā, ko skatītāji pēc tam tālāk jau ierauga. Tā tiešām ļoti forša pieredze. Tā kā, ka tas vienkārši notiek, un tu pat īsti tā kā nesaproti, uz kuru virzienu tas aizies. Jo viens ir mēģināt ar šo visu kaut kur telpās, bet kad tu redzi, ka tas tiešām notiek, kad cilvēki skatās, kā viņi skatās, redzēt tiešām dejot īstās emocijas, tas ir, pavisam citādāk. Esmu ļoti priecīga parādīt šo darbu šeit, un esmu priecīga, ka man bija 2 lieli atbalsti šajā procesā. Šis festivāls asociēsies ar labām sajūtām, tīpaši brīvā vide, brīvā visa gaisotne, ka nav tā, kā Mārīte iepriekš minēja, kad ir tā melnā kaste, cilvēki atnāk sasēžas un tagad slēdz mūziku un mēs dejojam. Bet, kad šis festivāls tiešām arī bija brīvā vidē, cilvēki nāca garām, paskatījās, un viņi uzturējās arī šeit tik, cik ilgi viņiem bija tā kā interesanti. Man vēl iespiedās atmiņā, bija no sākuma mēs gulējām zem auduma, un kaut kādi bērni runāja par to, cik viņiem daudz cilvēku liekas zem tā auduma. Un es dzirdu, tur 3 cilvēki, man liekas, tur 3 vai 2 vai kaut kas tāds, un viņi sarunājās, mēs to dzirdējām, kas ļoti interesanti. Mēs zem auduma sasmaidījāmies ar Annu. Liels prieks, ka šis bija brīvā vidē, tā kā atvērta telpa, un tas mēs, jo cilvēki var iet garām. Ir daži, kas sēž, daži, kas vienkārši dodas savā ceļā uz kaut kurienu, un viņiem ir iespēja kaut ko pavērot garām ejot. Un tādas patīkamas atmiņas būs.